Ja tev mājās ir liekas kilograms mandarīnu, pagatavo mandarīnu tiramisu. Kaut gan kuram mājās var būt lieka mandarīni vai ne. Tad ejam uz Rimi un paķeram to mandarīnu kilogramu, klāt ieķeram maskarpones sieru, saldo krējumu, olas un dāmu pirkstiņus, lai pagatavotu garšīgāko desertu svētkiem. Sākumā tas kilograms ir jānomizo. Te varam pasaukt palīgā mājiniekus, jo ja visi gribēs ēst tiramisu, tad lai tikai padarbina pirkstiņus. Tālāk visu liekam blenderī, sablenderējam un caur sietiņu atdalam mandarīnu sulu no visa mīkstuma. Sanāk aptuveni puslitras sulas. Pusi atliekam bļodiņā vēlākam, bet otru pusi lejam katliņā. Pievienojam 30 gramus kartupeļu cietes un uzkarsējam līdz brīdim, kad viss sāk pārvērsties tādā biezā masā. Pa virsmu liekam pārtikas plēvi un atdzesējam. Tad lielā bļodā liekam 3 olu dzeltenumus un 100 gramus cukura un ūdens peldē visu cītīgi maisam, līdz cukurs izkūst. Tad pievienojam maskarpones sieru un ar putojamo slotiņu visu kuļam līdz brīdim, kad izveidosies tāda ļoti gaisīga masa. Vēl saldo krējumu saputojam citā bļodiņā, un kad tas izdarīts, abas masas ļoti uzmanīgi savienojam, lai nezustu gaisīgums. Un tagad laiks visus savienot. Ņemam tiramisu trauku, dāmu pirkstiņus un pa vienam mērcēm mandarīnu sulā un kārtojam traukā tā, lai nosaktu visu dibenu. Tad pāri kārtojam krēmu bagātīgā kārtā, aptuveni pusi no visa, un kā pēdējā kārta ir mandarīnu mērce. Izlīdzinam visu un procesu atkārtojam vēlreiz tā, lai mandarīnu mērce paliktu kā pēdējā kārta. Tad ar kociņu var tā smuki izveidot dekora rakstu. Un kad viss izdarīts, varam tiramisu likt atpūsties leduskapī uz nakti. Un lūk arī gatavs sastāvējies tiramisu. Es izdekorēju ar dzērvenēm un rozmarīnu, lai līdzinātos tādam svētku vainagam. Sanāca vienkārši ideāls deserts, salds ar nelielu skābumiņu un rūgtumiņu no mandarīna, maigu krēmu un tāds īpaši gaisīgs. Labu apetīti!